Būvniecība allaž bijusi viena no kopējo ekonomikas situāciju gan visvairāk atspoguļojošām, gan ietekmējošām nozarēm. Kā zināms, 2008. gada dišķibele sākās tieši pēc nekustamo īpašumu celtniecības burbuļa pārsprāgšanas. Savukārt jau šī gada sākumā būvniecība tika nodēvēta par vienu no lielākajiem inflācijas perēkļiem. Būvniecība parasti diezgan precīzi raksturo vispārējo tautsaimniecības stāvokli. Ja tā aug un attīstās, tad arī ekonomika kopumā aug un attīstās. Savukārt, ja būvniecībā sākas krīze, tas ir signāls par nopietnām problēmām arī citās jomās. Kā tad ir šobrīd? Par būvniecības nozares attīstības tendencēm un izaicinājumiem pašreizējos makroekonomikas satricinājumos žurnāla Bilance novembra numurā pētniecisko interviju ciklā saruna ar Latvijas būvnieku asociācijas prezidentu Normundu Grīnbergu. Covid laiks būvniecības nozara Latvijā gandrīz vai neskāra. Kā saka Normunds Grīnbergs, tās bija tikai īslaicīgas grūtības, ko radīja atsevišķu darbinieku saslimšana. Taču pavisam cits stāsts bija šis gads. Šogad būvniecības nozarei faktiski nācies iet cauri vairākiem lieliem sarežģījumiem. Pirmajam no tiem pamatā bija pozitīvs process. Gada pašā sākumā visā Eiropas Savienībā gandrīz vienlaicīgi tika palaistas dažādas ekonomikas atveseļošanas programmas, kuru ietvaros tika iedarbināti arī apjomīgi publiskie pasūtījumi būvniecībā. Taču šī ļoti straujā uzrāviena negatīvais blakus efekts bija ļoti liels, negaidīts un neplānots pieprasījums pēc būvmateriāliem. Piemēram, siltināšanas materiāli vienu brīdi vispār vairs nav bijuši dabūjami, jo ražotāji sastapās ar tik lielu pieprasījumu, ka nespēja to apmierināt. Arī pārējās materiālu grupās standarta piegādes tika burtiski norautas. Tam klāt nāca vēl Krievijas kara Ukrainā radītās sekas, kas nozīmē, ka zuda pieeja arī tiem izejmateriāliem, pamatā metālam, kas tika importēts no Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas, stāsta būvnieku asociācijas vadītājs. Tā visa rezultātā būvmateriāli strauji sadārdzinājās. Tas savukārt radīja nākamo domino ķēdes efektu. Būvnieku nespēja pildīt iepriekš noslēgtos līgumus ar valstu un pašvaldībām. Normunds Grīnbergs kritiski vērtēja valdības nespēju nākt klajā ar savlaicīgu risinājumu šai situācijai, uz ko nozara aicināja jau kopš pavasara. Sekas ir tādas, ka šobrīd daudzi būvprojekti publiskajā sektorā esot apstājušies. Privātajā sektorā gan pasūtītāji un būvnieki daudz vieglāk un ātrāk atraduši kopīgu valodu, un tur vairumā būvlaukumu darbi turpinoties. Runājot par nozares turpmākajām attīstības perspektīvām, Latvijas būvnieku asociācijas vadītājs Normunds Grīnbergs uzsver vairākus aspektus. Pozitīvs faktors ir būvniecības informācijas modelēšanas sistēma ieviešana, kas ļaus būvniecības birokrātiskajiem procesiem pārcelties uz digitālo vidi, kļūstot krietni efektīvākiem. Otrakārt, ir skaidrs, ka pieprasījums pēc būvnieku pakalpojumiem ar laiku tikai pieaugs, jo pēc kara sāksies masīvi Ukrainā sagrautās infrastruktūras atjaunošanas darbi. Taču tas radīs atkal nākamo izaicinājumu – visa veida būvniecības resursu trūkumu. Normunds Grīnbergs paredz, ka arī Latvijā, kur aizvien turpināsies gan Rail Baltica būvniecība, gan ēku siltināšana un citi projekti, piedzīvosim darba spēka trūkumu un būvnieku kvalifikācijas kritumu.